kad bērziem pirmās lapas plaus. Klausies pērkoļ dunā, izskaila akmens puķe augs, un naktī zirgi runā. Ai, dun, dur, dun, dur, dun, 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 cik gudri zirgi runās, par to, kas bija, par to, kas būs, pēc trakās dun, 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 durēšanās. Kad bērziem pirmās lapas plaus, būs klātā pērkona stundā, kad tavu jauno dienu raud. Uzdevums ir tā, ka ir uzdevums sauc veci dziesmu jaunās skaņās. Tas nozīmē, ka jums ir jānodzied, kur teci gailīt man citiem vārdiem. Jūs varētu padomāt un dziedāt. Un gāju uz jumu trešdienā, gāju uz jumu trešdienā, no skoliņas vakarā, pēc skoliņas vakarā. Kad bērziem pirmās lapas plaus, būs klātā pērkona stundā, kad tavu jauno dienu raugs, spēks cauri jumtiem spundi. Ai, dun, dur, dun, dur, dun, 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 cik gudri zirgi runās, par to, kas bija, par to, kas būs, pēc trakās dun, 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 durēšanās. Kā mums garšo Hesburgers, kā mums garšo Hesburgers, Hesburgers garšo mums, Hesburgers garšo. Tātad, kā jūs redzējat, pēdējā komanda ir ieradusies. Mēs esam šeit, Juma BJC pagalmā. Šeit mēs redzam pēdējos konkursantus. Atbalstam, jā. Tātad, mums ir jautājums pēdējiem konkursantiem. Kā jūs skrējāt pārsvarā paralēli vai perpendikulāri? Krustšķērs. Kāpēc paralēli? Kā kuram bija spēks? Jā, skaidrs. Kā jūs redzējat, paralēli viņi skrēja. Labdien, Ieva! Sveiki! Ko jūs darījāt šajā pasākumā? Es šajā pasākumā piedalos kā organizators, stāvēju kontrolpunktā, lika cilvēkiem novilkt savus zeķes un uzkarināt starp kokiem knaģiem. Vai tu stāvēji trapecē? Es atvainojos, kas ir trapece? Trapece. Trapece. Nē. Tātad kvadrātā. Tātad redzam, vairāk un vairāk cilvēki ir atgriežušies šajā postenī. Aizem pie mūsu jumsiešiem, jums Krista. Labdien, Krista! Čau! Ko jūs darījāt šajā pasākumā? Es redzu, ka jums ļoti interesē. Jā. Un kā tu stāvēji, trapecē vai paralēli? Un tā. Labdien! Kā jūs sauc? Mārtiņš. Kā komandu jūs sauc? Bauskas Dinamo. Kura vieta jums būs? Nu, es domāju, ka kaut kāda otrā vai trešā, varbūt ar pirmā. Aha. Man tāds jautājums neliels radās pēkšņi, braucot pa ielām. Ir tā, ka tu tagad skrien garām Korfudārzam, vai ne, noskrien lejā pie Rāslaukuma, un tur tie četstūrīši, kad starp riedēm nokrīt tas akmentiņš, kāds par to jūties? Es domāju, ka normāli it kā. Kas normāli? It kā normāli es jūtos un viss kārtībā, Jā, tas akmentiņš vai ne nokrīt starp tām divām priedēm, un tur tie četstūrīši, vai ne, kur jūs skrējāt. Un tu izskrēji, kādu par to jūties tajā brīdī, tieši, ka nokrits akmentiņš? Justies es nezinu, bišķi ar kaut kāds kļūdas pieļāmām, bet vairāk jau bija mūs uztrauc tas, kad
kā lai pasaka, uztrauc tas, ka tur, kur to bumbu vajadzēja pašā pirmajā kontrolpunktā vienkārši, tur mēs zaudējām vienkārši laiku. Sorry. Parādiet maisīt. Kur jāskat? 3 minūtes 17 sekundes. Es domāju, ka jums noderēs viss, kas tur ir iekšā. Un intriga tā kā palielinās vai kā. Otrā komanda, kas atskrēja ar laiku 32 minūtes 22 sekundes. Bauskas Dinamo! Sveiciens jums! Jums noderēs viss, kas tur ir. Laiks 26 minūtes 38 sekundes. Stieģi! Paldies jums, puiši! Gaidīsim arī nākošajā pasākumā. Kā jūs visi jūtaties? Lai jums brīnišķīgas brīvdienas! Un tiksimies nākošajā apvienības jums pasākumā. Paldies atbalstītājiem, paldies žurnālistiem, paldies apvienībai jums! Lai jums brīnišķīgs vakars, tā, lai veicas! Kad pārsiem pirmās pasklau.